kas varētu būt. Turpat producenti. Viņi var ieteikt, bet viņa nejauc, tā ir mana daļa. Bet diskusijās gan, tur es vairāk savukārt uzticos producentei, tad, kad ir tēma, kurus viesus aicināt, viņi tā, kas apzvana, viņa izdomā. Ko viņi saita. Viņi, protams, savukārt pakonsultējas ar mani, bet tad tā ir viņas izvēle. Es vienkārši ceros, ka mums ļoti senās intervijas. Pēc Ingrīda, vai ne? Jā. Mums bija Ingrīda Ābola, mums, man liekas, cilvēku ļoti sirsnīgi katolieti zinām. Mēs kopā strādājam divatā. Man vēl viens jautājums ir, vai tu klausies savus raidījumus pats un vai tu analizē, kā tu runā, ko tu runā, un vai tu sasniedz mērķus? Šis tāds ir jautājums, kas jums varētu būt vietā. Ja man arī aicinot sacīt, ka jums pietrūks mazliet tās atgriezieniskās saites, jā. Nav slikti, ja jūs spētu viens otru kaut kādā mērā dzirdēt vai saklausīt. Nav tā, ka es sevi speciāli klausos tagad, man katru reizi jau klausīties, tos garlaicīgi. Es jau zinu pats, kas tikai analīze. Jā, bet man ir svarīgi, ka pēc raidījuma vismaz ar producentis var izrunāt, kas sanāca, kas nesanāca, viņai kā šķiet, kā ne. Paņemsim vakardienas raidījumu, viņi man pakritizēja, pagājušās trešdienas uzslavēja, kas man ir būtiski, jā. Ir labi, ja jūs spējat uzklausīt kritiku no kolēģiem saviem, kas sēž, kas uzklausītāji, vai no kāda tāda, tas palīdz, jā. Tas nav nekas slikts, jo nekad nesanāk vienmēr labi. Tas nav dzīvē iespējams. Jebkurš raidījums ir radošs darbs, jebkuras jūsu saruna ir radošs darbs, un tur ir tik daudz faktoru no tā, vai izdodas, vai ne, kāds ir cilvēks, jā, kā tā saruna veidojās, varbūt viņam pašam kāda nelaime mājās, un viņš tajā brīdī neatvērās vairs, ne. Tur ir ļoti daudz to faktoru, kas ietekmē. Un jūs arī vienmēr izdodas. Citreiz jums šķiet čakra atvērās un tik labi viss virzījās, un citreiz nekā, liekas, tur kāds cieti aizgājis šķirnis, latviski tā teikt. Proti, tās situācijas ir dažādas. Nav ideāli raidījumi. Tas nav iespējams. Radošs darbs vienmēr būs. Tāpēc šī kritika, ja vien spējat uzklausīt, ir vajadzīgi pastāvīgi, visu laiku, bez apstādes. Atrodiet kādu, kas jums klausās un pasaka, ko viņš domā. Jums jau vienmēr būs savs